Labrīt, šeit top lielās aužu miltu un siera pankūkas. Vispār sanāk labi. Kā uzceptā apēda. Tā jauki. Un piedevām es nelieku vispār cukuru. Te man bija tāds ķīvēts siers. 3 olas, aužu milti, piens. Jā, tādas saļās pankūkas un man lielais dēls tādas ēda ar zemeņievārījumu. Mazais ar krejumu un biespienu klāt. Izgāju ar Sāru, izcepu visiem pankūkas, visu sagatavoju, sveci iededzināju un notikumu vietu atstāju. Viss. Un pēc tam virs tāpat brauks uz darbu. Tāpēc maz es izbaudīšu to rīta burvību. Kāds tik jau rīts ir jau kaut kāda 8, tad ir 8:09, nezinu, kaut kas tā tajā stāstā. Kā mēs aizrāvos ar tām orhidejām. Lasieties, man laikam sāks patikt orhidejas. Tāpēc, ka tik daudz interesanti video, kā orhidejas kopt, kā glābt. Tā vesela pasaule. Vienkārši vienmēr, jā, līdz ko sāc kaut kur rakties, tik interesanti kļūst. Vienkārši pats tāds domāt, kāpēc tās orhidejas, teiksim tā, man tas zieds liekas ārprāts cik tā kā mākslīgs. Laikam tāpēc man īpaši diezgan mākslīgs, bet tāpat laikā brīnumains. Tādu izziedināt, tas ir īstenībā kaut kas, pat neticams, ja tā padomā. Nu jā. Nezinu, varbūt es arī sev sākšu pirkt orhidejas, jo, ja man izdosies šo izglābt, viss āķis lūpā. Ja neizdosies, tad viss nospļaušos un tālāk neinteresēšos droši vien. Pirmajām neveiksmēm nevajadzētu apstāties. Tā ir tāds skaists ķirškoks. Oi, nē, visdrīzāk tās ir plūmītes. Upe vienmēr tik mierīga. Nevienmēr, bet šodien ir. Visi kaut ko sisina. Sārēt zāli. Tāds kā kupena milzu. Un šis visu laiku bija kails. Un tagad jau ar tādām mazām lapiņām. Un bērzam jau tādas lielas lapas īstenībā. Mējas man parasti atgādina izlaidumus. Un otrdiena jau klāt. Es vispār par to darbu tā arī neko neesmu dižen domājusi. Jā, kaut kāda maza domiņa man tur ik pa laikam ir, varbūt. Bet es domāju, nav ko tur domāt. Domāsim. Man ļoti patīk tā doma. Nav ko fantazēt. Tad, kad tas nāks, kaut kas, tad arī risināsim. Jā, bija viena skolas direktore, pie kuras es pavisam īsu laiku pastrādāju. Bet tieši to viņa man arī teica. Problēmas risinām to ierašanās kārtībā. Un neizdomājam to pagaidām kā nav. Ja viņi mums uzrakstīs vai viņi tā, tad, kad uzrakstīs, tad domāsim. Kaut gan, es nezinu, dažreiz jau arī palīdz tas, ka tu esi izdomājis, tad esi mierīgs. Laikam viss atkarīgs no cilvēka rakstura. Citam vajag nedomāt, citam iekšējā miera labad izdomāt plānus, kas varētu būt un sekot un aizmirst. Jā, mums tāda beidzās atkal tās olas, ko mana māsa atved no laukiem. Un mēs uzreiz tā, vajadzētu tās vistas. Bet es aizmirsu vienu reizi, biju vecajos Majoros, toreiz, ka braucu. Un vajadzētu uzfilmēt. Tur ir viena māja, kur tur mājputnis. Tas ir pilnīgi skaidrs tāds troksnis. Tur visu laiku ir pak, ikerigūd, viss tās skaņas. Tas ir tā kā, es domāju, kaimiņiem tur jābūt ir vispār. Es pat nezinu, droši vien, kā viņi to tur. Iespējams, kaimiņi nemaz nezina. Es vispār nesaprotu, kā tur ir kā, tā arī ir Jūrmālas teritorija, bet tas ir tā kā nostāk, tas ir pie pašas upes. Nezinu, vajadzēs nofilmēt. Bet tas ir tāpat kā jāpierod dzīvot pie dzelzceļa. Tāpat arī blakus vistām ir jāpierod dzīvot drusciņi. Varbūt tur ir vesels bars to vistu. To nevar noslēgt. Jā, varbūt 1 un 2. 2 tur laikam var noslēgt. Bez gaida tiešām var, ja tās tur dzīvo to savu dzīvi, bet Jā, es jau kā cilvēks likums un kārtība.
man jau vīrs saka, mēs taču turēsim, neviens neuzzinās. Nē, man tā nepatīk. Gan zaustīties, vai kāds uzzinās, vai neuzinās. Mākonis skaists, kārtējais. Jā, un par šodien domājot, grūti pateikt, vai... It kā man patika, ka Splendid Palace bija tas vienos ir multfilmu laiks. Un tur tā zāle, bērni nav bijuši tajā Splendid Palace. Uz to varētu, bet vispār negribas masas, lielas tautu masas. Jūrmalā ir skriešanas sacensības. Tur ir tā, lielais dēls jau varētu piedalīties. Bet ko mēs tad tikmēr ar mazo? Jo mazais neizsaka vēlmu, ka viņš arī grib piedalīties tajās sacensībās. Tā kā mums sanāca vienu gadu. 31. maijā bija kaut kāds skrējiens. Vienkārši mēs tā pārsalām abi, gaidot, un arī pats lielais pārsala. Vienkārši tik ilgi tas viss process, kamēr tu tiec pie tās skriešanas. Nezinu. Toreiz tajā 31. pagājušajā gads nosolījos nekad vairs. Tiešām nosalām. Tas tā var būt, jā, ka tomēr tas maiss taču arī ir augsts. Viss tādas mākoņainas. Tas kā kaut kas zilumiņš tāds spīd. Man vajag, lai ir saulēns, lai mans lācis izžūst. Varbūt arī izklīdīs tie visi mākoņi. Vienkārši tāda muļķība manējā. Es tiem aizkariem neredzēju, ka es esmu uzlikusi pati 2 podus. Viens naudas koks un otrs pat neatceros, kas tas man ir. Un vienkārši gribēju pasaukt dēlu, lai ienāk iekšā padzert tēju un izdzer zāles. Nu jā. Vienkārši pat arī tāda kā mākonī dzīvoja laikam. Bērnībā, tad, kad bija vecs biespiens, lauka oma, to biespienu vecināja līdz tādam smirdīgum pakāpei, ka, traki, un tad uzcepa. Un tas bija pats garšīgākais no ēdieniem. Tāda man arī bija vecs biespiens, un es pamēģinu šo biespienu uzcept. Protams, nesanāk ne tūl līdzīgs, bet garšai vajadzētu būt labai. Tā kā siers, tā kā biespiens, un tā smaka nedaudz te vēdī. Bet, jā, man tas bērnībā bija mīļākais ēdiens, tas vecais ceptais biespiens. Starp citu, biespiens garšo labi. Uzcepts daudz labāk. Man liekas, ka bija sācis, jau neieskāpt. Varbūt arī ieskāpt, jā. Bet tagad tā kā siers. Atbraucām pie jūras. Vispār tādu filmēju ar savu dēlu telefonu, sajaucis telefons. Šodien īpaši putni ir skaļi, un visa jūra ļoti smaržo pēc zivīm. Es nezinu, vai tas ir ar ko tas ir saistīts. Mēs salasījām dabas materiālus, kociņus. Manam dēlam lielajam vajag veidot rītdien skolā dabas mandalu. Tāds dizains, priekšmets, un tur tad veidos. Lasījām gliemežvākus un tos kociņus tādus jūras noguldinātos. Klausieties, sāk parādīties saule. Vai cik forši. Šreiz izmainās garastāvoklis. Majoru pludmalē tur tāds visu laiku tucinieks skanēja. Tuc. Jo tur skriešanas svētki. Jā, un tad domāju, labi, ka mēs tur neaizbraucām. Droši vien šī diena. Svētku diena drīkst palikt arī tāda, drīkst būt arī ļoti mierīga, arī ļoti rimta, tāda ar maziem vilnīšiem. Tā puikām ierosināja, var braucam paēst kūkas. Svētku. Varbūt aizbrauksim, skatīsimies. Sanāk tā, ka atbraucām jau mājās. Pa ceļām mēs braucām gar konditoriju. Un tur viss ir pilns, vienkārši. Varējām jau gaidīt, protams, ja būtu tā kā, ja maniem bērniem būtu pacietība, ja man būtu pacietība, un ja tur, nezinu, kāda cēla mērķa vārdā, bet tad, nezinu, viņi saka saldējumu. Es domāju, maz aizjām uz kaut kādu sadarbību un kompromisu, un tad katrs vienkārši paņēma tādu. Excellences ir tāds, kā to pateikt? Tāds tā kā konus, ja, un tur virsū rieksti, un tāds skaisti noformēts. Tā, es neņēmu saldējumu, nē.
Es apēdu visās sēklu cepumus no rīta. Jā, un par to vērmeļu tēju tiešām, jā. Ja tā padomā, apetīte tiešām ir labāk. Jā, tā varētu būt. Bet ne tā, ka es to tā izjūtu. Tā nē. Nu labi, tā, ko es darīšu tagad? Iedzeršu ūdeni. Puikas skatās mūtenes. Būs mierīga diena. Pie jūras bija ļoti forši īstenībā. Jā. Bet nu labi vien ir, ka telefonu aizmirsu savējo. Un tad nodevos vairāk tādai. Arī apcerēju. Kaut gan vispār, ja es izņemu telefonu un kaut ko arī uzfilmēju, es neuzskatu, ka tas ir tā kā... ka tagad, es neesmu vairs apcerē vai kaut kā tā. Es jau visu laiku, tad tas nozīmē, es jau stāstu jums kaut ko par sevi, par to, ko es redzu. Es jau, tā, nepieslēdzos kaut kādiem, nezinu, disko klubiem vai kaut kas tam līdzīgs, kas man aizved prom. Šos rīta varoņus es pārstādīju. Tie, kas man nokrit no palodas. Bet labi, ka sasitās tas puķpots. Tas bija māla zaļš puķpots pietiekami ilgi. Un tāds šķīvītis saplīs. Par to arī prieks. Tā žēl mēs tā arī bija. Nevar beigt priecāties par orhideju brīnumiem. Tātad es redzēju, ka orhidejas var turēt arī sūnās. Un vispār sūnās pat liek. Man vispār tik ļoti tēt interesē tās orhidejas. Tad vienā podā man te ir viena daļa orhidejas, ko es mēģinu reanimēt. Un šeit šajā glāzītē arī. Un skatīsimies, kas būs pēc savām 15 dienām. Druscīti tāds ūdentiņš. Redzēs. Nu, ja man sanāks, tad es jums padalīšos, ko es tur darīju. Ja nesanāks, tad ko es tur liekus failus jums aizņemšu. Vienīgi žēl, ka visi šie augšanas procesi notiek tik lēni. Tā kā mazais dēls redzēja tos video, ko es skatos. No ar tiem, es nezinu, kas tie varētu būt aizemieši. Kas tur tie video, kur es kaut ko demonstrē. Un viņš tā pēc brīža atnāk, vai izauga, vai jau izauga. Un man visu laiku viņš jādzer nost, lai viņš neņem man nost visu šo, jo viņš grib pārbaudīt tos ietītos zariņus un to daļu kaut kādu. Vai sanāca? Nu, nezinu. Es arī visu laiku domāju, vai sanāks, vai sanāca. Nu, jāgaida droši vien tiešām tās 15 dienas. Atzīmēšu kalendārā. Pulkstens jau tūlīt būs 6. Pagājuši visu dienu, neņēmu kameru. Rokā. Nu, tā sanāca, ka mazais gribēja paskatīties kaut kāds multfilms, kas ir replay. Tas ir, tā, vislabāk skatīties, kad skatās no man telefona. Datorā kaut kā raustās mums LTV replay. Es nezinu, kāpēc tā ir. Jā, un ko tu mēs vēl darījām? Ēdām, nīkuļojām, būs precīzs vārds. Jā, es šo svētkus nonīkuļoju. Rimtā garlaicībā, tā bija mana izvēle. Šobrīd bija saule, un es pateikšu tā. Man arī bija tāds noskaņojums, ka es neko negribu. Es gribu tikai atpūsties. Līdzīgi sērija kaut kādu, kaut ko tādu rāmi. Un tad vēl tur tādā savilkās tie mākoņi, un visu laiku bija tāds drūms. Tad stamborēju savu pankūku uz galvas. Un atkal sanākuši tāds te. Tādu puļķītas augšu. Nu, redzēs, kas tur būs. Radio klasikā tāds fons. Tieši kā mans līdzīgs noskaņojums, tikai man būtu palēdinātā versijā šāds. Bet tā, iedvesmojuši kopumā. Nu, pabeidzu tā ar švunku šoreiz es zīmēju. Man tiešām pēc tik ilga laika bija tāda tā kā krāsu iedvesma. Un es varētu teikt tāds tā kā krāsu prieks. Es redzēju, kā tas flamāsters ritīgi izpil. Un tās krāsas dažas tā kā tieši trāpīja tad, kad vajadzēja. Klausījos radio klasika. Puikas spēlēja kārtas un kaut ko savā starpā pļāpāja, bet es iegāju tiešām tādā ceļojumā. Viss tagad jāiet ar suni. Saku jums, lai jums laba darba nedēļa.